Drīzumā mūs sagaida arī darbiņš ar šo te nedaudz piņķerīgo vietu, taču tagad ķersimies klāt šīs te puses arkai. Galvenokārt arkas iekšējai daļai, jo ārējā arka nav korodējusi. Kā redziet, šo te arī piekniedēto, turpināsim tos saukt par Lietuvas ielāpiem, to arī ņemsim nost, un šo te caurumtiņu arī likvidēsim. Šādi izskatās arkas iekšpuse, kā redzat, ir arī pa kādam caurumtiņam, un arī rūsiņas, protams, ir izsitušās. Šo te fragmentiņu mums nāksies izgatavot no rokas, jo mūsu donoram šī te vieta arī ir stipri korodējusi. Tad, kad visi ir punktu metinājumi ir atzīmēti, tad uzsākam cīņu, kārtējo cīņu ar viņiem. Izurbsim viņus visus ārā, un to fragmentu, kuru mēs nemainīsim, protams, kārtīgi nosmilšosim, jo tur arī rūsiņas nedaudz paverās. Arī šo te vietu saremontēsim, visu kārtīgi starpu izsmilšosim. Tad, kad viss ir atturts, tad uzmanīgi ar āmurīti un kaltiņu visu atveram vaļā un saprotam, ka nemaz jau nav tik traki. Šīs te ielāps no iekšpuses izskatās šādi, kā redzat, rūsa, protams, un virsbūves daļā, kā redzat, viss ir stipri sapūs. Arī šo te visu nāksies mums saremontēt.